Labdien! Apsveicu jūs ar jūsu pirmo mājaslapu. Visdrīzāk jūs jau sākat to aizpildīt ar kaut kādu informāciju vai rakstat kaut kādus jau bloga rakstus. Un pirmais, es domāju, jautājums, kurš jums parādīsies, ir kā piesaistīt lietotājus, lai viņi apmeklē jūsu lapu. Ir vairāki veidi, kā piesaistīt lietotājus savai mājaslapai. Tas varētu būt kaut kādi maksas veidi, kā reklāma Google. Tas varētu būt kaut kāds bāneris, kaut kāda lapa. Un tas varētu būt arī kaut kāds bezmaksas pilnīgi veids, kā piesaistīt lietotājus savai mājaslapai. Šodien mēs apskatīsim tieši to bezmaksas veidu un kā efektīvi to izmantot, lai dabūtu vairāk lietotāju savā mājaslapā un lai tie apmeklējumi būtu nepārtraukti un neatkarīgi no jums. Un tā lieta mums palīdzēs jau mums pazīstams SEO, jeb Search Engine Optimization, kur mēs jau apskatījām iepriekšējā video. Šodien mēs apskatīsim vienu no tā paņēmiena, tā saucamais lapas semantiskais kodols. Ja jūs nodarbosieties ar lapas optimizāciju, tad jūs bieži dzirdēsiet šo vārdu salikumu, un tam jāpievērš diezgan liela uzmanība, un veidojot lapu ir ļoti svarīgi izveidot pareizi to semantisku kodolu, jo no tā būs atkarīgs, vai jūs dabūsiet tos lietotājus un vai viņi ies nepārtraukti uz jūsu lapu un neatkarīgi no jums, vai jūs darat kaut ko vai nedarat, un semantiskais kodols strādās un strādās pareizi. Ja tā rupi runājot, tad semantiskais kodols ir sadalīt lapu vairākos līmeņos. Kā piemēram, pirmais līmenis varētu būt galvenā lapa, otrais līmenis varētu būt kategorijas lapa, trešais līmenis varētu būt vai no tas kategorijas apakškategorijas vai kādi jau konkrēti raksti. Katrai šai sadaļai atbilst sava konkrēta pieprasījuma grupa, kura katrai sadaļai ir atšķirīga un tai katrai ir atšķirīgas funkcijas. Tātad, kā tas izskatās? Kā, piemēram, ir pieprasījumi un tie dalās principā 3 veidos. Ir augstas frekvences pieprasījumi, ir vidējas frekvences pieprasījumi un ir zemes frekvences pieprasījumi. Un ko tas nozīmē? Piemēram, paņemsim to pirmo augstas frekvences pieprasījumu. Un šiem jāatbilst mūsu pirmai sadaļai, kas ir galvenā lapa, un tas varētu būt vai no lapas nosaukums, vai kaut kāds galvenais virsraksts lapa. Tad pagaidām vienkārši jāatcerās, kurš pieprasījuma skaits atbilst kādai lapas grupai. Tad otrais vidējais pieprasījuma frekvences skaits atbilst otrai sadaļai, kas ir vai no kategorijas vai no apakškategorijas lapai. Līdz ar to vienkārši pagaidām atcerieties to. Un trešais zemes frekvences pieprasījumi. Parasti tie ir jau konkrēti raksti un konkrēti teksti kaut kāda lapa. Tā kā tas jābūt izmantots trešajā mūsu nodalīti tā schematiski sadaļa. Lai to konkrētāk saprast, mēs apskatīsim jau gatavu piemēru, kur mēs apskatīsim gan to vārdu salikumu, gan cik pieprasījumi ir
uz to vārdu salikumu. Un tad mēs redzēsim arī, kā tas izmantots katra lapas sādaļā. Tātad atceramies, ka ir augstas frekvences pieprasījumi, vidējas frekvences pieprasījumi un zemes frekvences pieprasījumi. Un tagad apskatīsim konkrētu piemēru ar konkrētiem cipariem un kā tas izmantots mājaslapā. Piemēram, mums ir tēma auto. Un, ja mēs apskatīsim šo vārdu, izmantojot jau zināmu mums AdWords keyword toolu, vienkārši apskatiet to iepriekšējos video, kā tas bija izmantots un kā pārbaudīt šos vārdus. Tad vienkārši jums jāpaņem šo vārdu un attiecīgi jāpārbauda šajā Google toolā. Rezultātā jūs dabūsiet kaut kādu ciparu. Konkrēti vārdam auto 550,000 pieprasījumi mēnesī. Tad vienkārši tagad jāatceras to skaitli un jāpieraksta. Ja mēs skatāmies tālāk, kā tad mēs varam šo mūsu tēmu auto sadalīt vēl sīkāk. Tad varam iedomāties, ka auto sastāv no apakškategorijiem, un tie ir auto markas, kā piemēram Honda, kaut kāds vēl Opel, Volkswagen. Ja mēs pārbaudīsim šos vārdus ar keyword toolu, tad Honda 30,000 pieprasījumi mēnesī. Tas jau ir mazāk nekā tas ir vārdam auto, kas nozīmē, ka tas jau varētu būt vidējas frekvences pieprasījumi. Tātad tālāk, ja mēs vēl dālam šo sadaļu, vārdu Honda, uz vēl apakšsadaļām, kā piemēram Civic, vai Accords, vai vēl kaut kādas markas, tad jau konkrēti Civicam sanāks 6,600 pieprasījumi mēnesī. Tas jau ir mazāk nekā iepriekšējais mūsu vārds Honda, un tas varētu jau būt kā zemes frekvences pieprasījums, bet mēs apskatīsim vēl sīkāk, mēģināsim sadalīt un pārbaudīsim vēl tādu vārdu salikumu kā Civic Type R. Tas jau ir konkrētas markas jau auto, jau daudz detalizētāks, un šim vārdam būs tikai 260 pieprasījumi mēnesi. Tas ir diezgan tāds zems skaitlis, ko mēs varam secināt, ka tas ir zemes frekvences pieprasījums, ko mēs arī gribējam panākt, jo veidojot semantisku kodolu lapai, mums jāatrod pēc iespējas vairāk tie zemes frekvences pieprasījumi, pēc kuram mēs arī virzīsim mūsu lapu un iegūsim lielāku daļu no apmeklētājiem. Tagad galvenais. Tātad mēs dabūnām katram vārdam un vārdu salikumam savus ciparus, un šie cipari principā nozīmē to, ka cik daudz cilvēki šo vārdu meklē mēnesī, un attiecīgi, ja mēs parādīsimies kaut kur pirmajās lapās Google meklētāja, tad principā mūsu lapa varētu būt apmeklētā, un tie apmeklējumi varētu būt regulāri. Bet ja mēs skatāmies uz tiem lieliem cipariem, kā piemēram 550,000,
Tad šis skaitlis ir diezgan liels un liekas, ka ļoti labi, ka tik daudz cilvēki meklē šo vārdu, bet tas arī nozīmē to, ka šim vārdam būs diezgan liela konkurence, jo daudzi šo paņemienu zina un mēģina izmantot, varbūt nezinot pat izmanto, un līdz ar to tiek izveidotas ļoti daudz lapas, kuras izmanto šo vārdu, un attiecīgi viņi varbūt to izveidoja ātrāk, un izmantoja to kaut kā pareizāk varbūt, pielietoja tos paņemienus, un līdz ar to viņi parādās pirmajās pozīcijās, un principā viņus nebūs tik viegli apsteigt, bet principā ar laiku tas būs iespējams izdarīt, bet jāiet caur zemes frekvences pieprasījumiem. Un attiecīgi, ja mums šis skaitlis ir ļoti maz, tad konkurence šajā vārdu salikuma ir maza un būs lielāka iespējamība tikt augstākās pozīcijas un pat pirmajās vietas šajā vārdu salikumā. Un ja mēs to attiecinām jau konkrēti uz blogu, piemēram, tad mums tas izskatās apmēram šādi. Mums ir lapa galvenā, piemēram, lapai nosaukums būs izmantots vārds auto, un šis vārds pagaidām viņš neko neietekmēs, un no šā vārda mēs neko nedabūsim, un nebūs mums apmeklētiem sākumā uz šo vārdu, bet ar laiku tas varētu mainīties, un mēs varbūt ar šiem paņemieniem jau virzīsimies augstākās pozīcijas. Tātad šis vārds arī varētu būt izmantots kā lapas nosaukums, paša lapa, kā kaut kāds virsraksts galvenais, kurš izmantots katra lapa. Nākošais ir vidējas frekvences pieprasījumi. Tie varētu būt gan tie, kurus mēs apskatījām, kur 30,000 apmeklētājiem mēnesi, gan zemākais rādītājs. Un tās principā varētu būt jūsu kategorijas. Piemēram, Honda, ja jūs rakstat par auto, tur Opel, un attiecīgi šis sadaļas jums būs vairākas, un tas arī parādīsies kaut kur lapas, kaut kādā attiecīgajā stūrītī ar sadaļām, un tas arī sākumā īpaši neko neietekmēs, jo te liela konkurence, bet ar laiku, protams, mēs atkal virzīsimies, un mēs to redzēsim arī. Un ja mēs skatāmies uz zemes frekvences pieprasījumiem, tad tas jau ir konkrēti raksts, kura šis vārdu salikums izmantots. Un to, kā izmantot šo vārdu salikumu, jau konkrēti raksta, un kur to izmantot, kā pareizi izmantot, mēs to arī apskatīsim nākošajos video. Pagaidām vienkārši atcerieties, ka augstākas frekvences pieprasījumi mums būs galvenā lapa, tātad vidējas frekvences pieprasījumi mums būs kategorijas vai, piemēram, menu jūsu lapa, ja tas nav bloks, un zemes frekvences pieprasījumi, tas jau būs konkrēts raksts, un jau vairāk šis rakstus mēs uzrakstīsim, izmantojot to vārdu salikumu, jo lielāka iespējamība mums tikt augstākās pozīcijas un izvirzīties Google meklētājiem. Šis nav viens no vieglākajiem uzdevumiem, bet, kā jūs redzat, tas ir ļoti svarīgs, un, ja mēs to pareizi izdarām, tad mēs dabūsim apmeklētājus
un tie apmeklētāji būs nepārtraukti, un ja mēs būsim augstākās pozīcijas, kaut kur pirmās vietas, tad principā mums būs garantēti šie apmeklējumi. Tad galvenais uzdevums jums būs atrast savas augstas frekvences pieprasījumus, vidējas frekvences pieprasījumus un zemes frekvences pieprasījumus. Kā tos meklēt, es jau pateicu, izmantojot AdWords keyword tool, kuru es jau iepriekš apskatīju, kad mēs veidojam lapas nosaukumu. Līdzīgi jāpārbauda ar šo tūlu visus vārdus un vārdu salikumus, kurus jūs izveidojat, un attiecīgi jums jāizveido savs semantiskais kodols lapai, kurš sastāvēs no augstas frekvences pieprasījumiem, vidējas frekvences pieprasījumiem un zemes frekvences pieprasījumiem. Un kad jums tas būs izveidots, tad jau konkrēti šis vārdu salikumus jau jāpielieto jūsu lapā. Varat rasties jautājums varbūt, vai tas vārds vai vārdu salikums ir augstas varbūt frekvences pieprasījumi, vai tas ir vidējas, vai tas ir zemes frekvences. Tad vienkārši izveidojot to sarakstu ar konkrētiem cipariem, cik daudz tie ir pieprasījumi katram vārdam salikumam. Jūs jau varēsiet to sagrupēt, piemēram, dažus no tiem attiecināt uz augstas frekvences pieprasījumiem un izmantot tikai galvenā lapā. Dažus vidējas frekvences pieprasījumi, kuri, kā es jau minēju, tas ir lapas kategorijas, un zemes frekvences pieprasījumi, kurus jāizmanto jau lapas tekstos un blogu rakstos. Līdz ar to, izveidojot to semantisko kodolu, izmantojot to sava lapa, jūs garantēti dabūsiet tas zemes frekvences pieprasījumus un tos apmeklētājus. Par to jau, kā virzīties augstākās pozīcijas, to mēs jau runāsim nākošais video, bet pagaidām visu uzmanību vērsiet uz to semantiska kodola izveidošanu, un lai tas būtu pareizi. Tiekamies nākošais video.